my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. I'll be here, giving it my best shot. Baby, your love's got all that I need. Here, crying from the rooftops. Nothing can stop us if we believe. Čau visiem, ar jums es Make-up Evelīna, un šis būs video par istabas organizēšanu. Jā, es iepūtu tikko Helija balonu, kur man uzdāvināja Mīta pat, tāpēc milzīgs paldies meiteni par šo Helija balonu. Šī ir mana īstā balss, nu ne gluži īstā, jo es pašlaik slimoju, varbūt jūs dzirdat, ka man ir tā nedaudz aizsmakusi balss, jo jā, es slimoju. Šis video būs DIY hola. Ko vispār nozīmē hola? Cilvēki tā saka. Čau! Hola! Hola! Šis video būs DIY istabas organizēšana. Es nezinu kā jums, bet man vienmēr pazūd dažādas lietas un man tas kaidina, tāpēc es jums parādīšu dažādas organizēšanas veidus, kā gan ekonomēt vietu savā istabā, gan kā organizēt dažādas lietas. Parādīšu dažādi tā kā lēti organizēšanas veidus. Es ceru, ka jums patiks šis video, kā arī es vēlos pastāstīt par vienu organizēšanas tā kā appu, kur jūs varat lejuplādēt savā telefonā. Man šķiet, visi to var lejuplādēt, gan Android telefoni, gan iPhone. Šīs te apps saucās Snaps vai Snups vai Snups. Šīs te apps man ir palīdzējis nevienu reizi, kad es gribu organizēt savas lietas. Es personīgi daudz ko zaudēju. Tā man ir liela problēma un es domāju, ka es tā esmu vienīgā. Ko šī aplikācija dara? Tu vari nofotografēt dažādas lietas savā istabā, pieņemsim smaržas. Tas viss, tu vari izveidot tādas kā plauktiņus, kur tā visas šīs te lietas glabāsies tā kā virtuālā veidā. Tu vari organizēt savas lietas savā istabā, savā telefonā. Ko tik mūsdienu jaunatne neizdomās? Tad jūs varat apskatīties, kas jums atradās uz šī te virtuālā plauktiņa, un jūs nekad nepazaudēsiet tās lietas, jo jūs zināsiet, man tāda lieta ir, viņa kaut kur bija, man vienkārši viņa ir jāatrod savā istabā. Es jums visiem iesaku viņu lejupielādēt, jo viņi tiešām ļoti palīdz organizēt savas mantas, tu vari organizēt savas drēbes, pateicoties šai te aplikācijai savas smaržas, savus naglakas, savu kosmētiku, kurpes. Tu vari publiskot šos te plauktiņus, tu vari viņus privatizēt, lai tie tikai priekš tevis. Man visi plauktiņi ir publiski, tā kā cilvēki, kuri grib, viņi var apskatīties, kas atrodas manos plauktiņos. Tas izklausās ļoti dīvaini. Tā kā jūs droši varat man sekot, mans niks ir Make-up Evelīna, un varbūt es jums palīdzēšu organizēt savas mantas, un jūs palīdzēsiet man. Es visiem noteikti iesaku šo te aplikāciju lejupielādēt, un jūs būsiet organizēti visas savas dzīves garumā. Tā arī es atvainojos, ja daži kadri šajā te video ir miglaini, jo man salūza kamera, un es varu filmēt, bet es neredzu, ko es filmēju, tā kā viss, ko es filmēju, ir aklajā. Tā kā es neredzu, ko es filmēju, bet es filmēju, tā kā es atvainojos, ja kaut kas ir miglainis. Es ceru, ka jums patiks šis video, es vairs nerunāšu, šis intro bija pārāk garš, bet mēs varam sākt. Jūs pat neticēsiet, ka varat organizēt visus jūsu vadus pateicoties līmlentei. Jums būs nepieciešama dažādu krāsu papīra skočs, kuris varat iegādāties Astrā vai Jaņros grāmatnīcā, un te jums vajadzēs paņemt jūsu pagarinātē un iesprāst tur visus jūsu vadus. Tagad paņemat jūsu līmlenti un uzrakstiet uz tās, kurai ierīcei katrs vads ir paredzēts, piemēram, kamerai, telefonam, datoram un tā tālāk. Šis te DIY īpaši labi palīdz, kad jums visiem ir telefoni pie viena pagarinātāja, un tad jūs varat uzrakstīt pieņemsim mammas telefons, tēta telefons, lai jūs nesajauktu. Pēc tam pārlūkat jūsu skoču gabaliņu apkārt vada galviņai. Problēma atrisināt, jūs ģimenes locekli vairs neņems jūsu telefonu lādētāju bez atļaujas. Like a circus girl. Mazs kapis, daudz drēbju. Tā bija problēma līdz šim brīdim. Viss, kas jums būs nepieciešams, ir pāris skārdenes. Te nu jums ir tas patiesības brīdis, kad jūs varat palutināt sevi ar vairākām limonādēm gāzētajiem dzērieniem. Uzmaniet, kurš izdzēra visas limonādes, kuras jūs redzat šajā video. Es. Bet tomēr šajā DIY mums nebūs nepieciešamas pašas buņģiņas, būs nepieciešami šie te buņģiņu atvērāji. Tad nolauziet tos visus nost, tas ir diezgan vienkārši. Tad paņemiet divus pakaramos un uzslidiniet atvērāju augšējo caurumā vienu pakaramo un apakšējā otru pakaramo.
Tagad jums ir abi pakaramies savienot, kas nozīmē, ka tas aizņem uz pusi mazāk vietas nekā, kad jūs būtu iekarinājuši vienkārši jūsu pakaramos. Un pateicoties parastam buņģiņas atvērājums, tagad viena pakaramā vietā varat karināt savā skapī divus. Teiksim, pa visu jūsu istabu svaidās mazas lietiņas, un jums nav tām vietas. Vienkārši paņemiet parastu šķīvi. Jā, parastu šķīvi. Paplātes arī derēs. Es paņēmu 2 šķīvjus, kurus atradu savā virtuvē. Protams, no sākuma paprasiet savai mammai, vai jūs drīzat ņemt viņas šķīvis savas istabas dekorēšanai. Un vienkārši novietojiet uz tā mazās lietiņas. Piemēram, es novietoju savas smaržas, kā arī savas nagulakas. Un ticiet vai ne, bet pateicoties parastiem šķīvjiem, man ir daudz vieglāk atrast savas nagulakas un smaržas. Jums būs nedaudz sarežģītāks organizēšanas veids, kuram jums būs nepieciešams dēlīts, kuru mēs jau iepriekš nolakojam. Koka knaģīši, otiņa un krāsa. Sākt ar to, ka novietot jūs koka knaģīšus dēlīšu, lai izmērītu to, cik apmēram daudz jums būs nepieciešami. Tagad paņemat jūsu knaģīšus un nokrāsojiet manā gadījumā baltā krāsā, jo manā istabā ir baltā krāsā. Tagad paņemat tālāk jūsu lineālu un zīmoli un atzīmējiet to, kādā attālumā jūs vēlaties jūsu knaģīšus, lai tie izkrītos profesionālāk un būtu vienādā attālumā viens no otra. Tagad paņemat jūsu superlīmi, manā gadījumā es paņēmu vienkārši karsto līmi, un uzlīmējiet uz uzzīmētajām vietām. Tad atstājiet to nedaudz nožūt, un tagad jūs varat starp knaģīšiem iespraust, ko jūs vēlaties. Es iespraudu savus vainedzeņus, un tad virs knaģīšiem tur ir tāds tā kā V izgriezums, uz kur jūs varat likt savas rokas prātas vai krēles, un te jums gatavs jūsu DIY. Kā pats vienkāršākais organizēšanas veids ir snups, kur jūs vienkārši varat lejupielādēt savā telefonā. Es no sākuma nofotografēju savus lūpu balzāmus, tad es iegāju snups aplikācijā, uzspiedu Create Shelf. Tur es ierakstīju lūpu balzāmi, bet jūs, protams, varat uzrakstīt jebko, ko jūs nofotografējāt. Tad es publicēju 2 bildes ar maniem mīļākajiem lūpu balzāmiem, un es arī uzrakstīju to nosaukums, kā piemēram EOS un Babyliss. Lai citiem būtu vieglāk atrast, kur tos var iegādāties, es uzrakstīju to firmu un arī veikalu, kurā es tos iegādājos. To pašu var darīt arī ar citām lietām, kā piemēram drēbēm. Es paņēmu savus svārkus, noliktos uz grīdas un vienkārši nofotografēju. Pēc tam es darīju to pašu, ko iepriekš, vienkārši uzrakstīju, kur es tos iegādājos, un dažādas citas detaļas, kuras būtu interesantas citiem cilvēkiem. Jūs varat to darīt ar dažādiem priekšmetiem un lietām, kā arī apskatīt citu cilvēku bildes un redzēt to, kas atrodas viņu plauktos. Jūs varat arī uzrakstīt, varbūt jūs meklējat kaut ko konkrētu, varbūt jūs meklējat iedvesmu kaut kam, un jūs varat skatīties citu cilvēku plauktiņos, un tas ļoti interesanti. Paldies, ka noskatījāties šo video. Es būtu ļoti pateicīgi, ja jūs nospiestu like. Es ļoti ceru, ka jūs pastāstīsiet man, kā jums patīk šī aplikācija, kā arī jūs varat man droši tur sekot. Un tad jūs virtuāli būsiet manā istabā visu laiku. Jā, bet paldies, ka noskatījāties šo video, un tad jau tiksimies nākamajā. Tā!